Ļoti daudziem cilvēkiem ir viedoklis par meža ciršanu, par to, ko īpašnieks drīkstētu darīt, par to, ko viņš nedrīkstētu darīt. Ja? Bet citreiz tajā visā arī daba ievieš savas korekcijas. Atceramies, 2005. gadā, tad, kad man bija 12 gadi, teiksim, bija ļoti liela vētra, kad visā Latvijā tika nogāsti ļoti daudz meži. Un tas rezultējās arī ar to, ka, protams, koku materiāla cenas visas bija zemē, un nevienam to baļķi nevajadzēja, tāpēc, ka viņš bija visās malās sagāsts. Ja? Un tajā gadā man ģimene pieņēma lēmumu koku materiāls nepārdot, un kopīgi ģimenes spēkiem uzbūvējām šo pirti. Un tad, nu, lūk, ir pienācis brīdis arī, kad aizbrauksim uz mežu un paskatīsimies, kā tas 2005. gada izcirtums izskatās šodien. Un kā izskatās jaunaudzes, ko mēs 20 gadus jau apzināti esam kopuši un audzējuši, lai arī mūsu bērni nākotnē no tā nogabala varētu uztaisīt savu pirti. Nu, lūk, smaids pa visu seju, atrodamies mūsu pirts izcirtumā. 2005. gadā pieaug tādas milzīgas egles, un vējš viņas nopūtot, un tā mēs bijām nonākuši pie tas pirts. Ja? Un izcirtums grib, negrib. Un ko mēs redzam? 20 gadi. Mūsu ģimene ir par šo jaunaudzi rūpējusies. Šeit ir taisīts 3 jaunaudžu kopšanas. Pēdējā kaut kāds 3 gadus atpakaļ. Jebkurā gadījumā mēs redzam, ka šeit ir atstāti bērzi un egles. Un tikai dēļ tā, ka šeit ir notikusi tāda regulāra kopšana, mēs esam nonākuši pie tā, ka 20 gadu vecumā 15 centimetri, ja? 17 centimetri. Lūk, šitas vispār ir daudz tiesai vēl. 24 centimetri. Jūs saprotat, 20 gados mēs esam nonākuši pie šāda meža. Un kā jau es arī iepriekš esmu stāstījis, ka mēs kopjam un kopjam, un mums nāk iekšā arī jaunas egles, rekuregli. Tas ir tas stāsts par to mežu stādīšanu. Šeit, šajā audzē, nav neviens mākslīgais koks. Ja pirmajos gados šeit bija alkšņi, apses, bērzi, egle tā mazāk, tad 20 gados ar 3 kopšanām mēs esam nonākuši pie tā, ka te ir tikai egles un bērzi. Un lūk, redzam, šitās ir arī atsevišķi kaut kādas lielākas egles. Lūk, šīs. Tā, ka, protams, te arī no vienas vietas sējās un aug tās maziņās. Tagad, kad te vairs neaug lakstveidīgie, kad te vairs neaug kaut kādi daži, kaut kādi baltaukšņu apsis, kad mēs redzam, ka šeit jau izveidojušies tāda meža zemsedze ar melenājiem, un izsās, ka varbūt pat kāds brūklanājs kaut kur, ja? Un neaug zāle, un tagad aug eglītes. Un redzam, ka šīs eglītes, šitās vienmēr, mūsu īpašumā jau vienmēr visos laikos ir bijis tā, ka paauga eglītes, mazās eglītes, kas nu, līdz 10 metriem maksimums vienmēr tiek atstātas. Ja? Mēs redzam, ka tā jau ir 35 centimetri diametrā. Un nekas nav stādīts. Redzam, tur eglītes. Viss tikai eglis un bērs. Un mēs viņu audzējam 20 gadus. Ja? Tad, kad maniem bērniem būs tikpat gadi, cik man, šis mežs būs certams. Un vai jūs tajā brīdī atļausieties teikt, ka tu jau to mežu neesi audzējis, vai visi cert mežus, vai ne? Vai tajā brīdī jūs varēsiet pastīties acīs un pateikt, ka tu to neesi pelnījis?